Pārbaudīju savus datus mana kredītvēsture LV, un šķiet, ka tur ir kāda kļūda. Ko darīt? Par to tev šodien pastāstīšu. Es esmu Inters, pārstāvu kredīta informācijas biroju jeb KIB. Iepriekšējos video esam noskaidrojuši, ka KIB tiek stingri regulēts ar speciālu likumu, un, lai viss notiktu pareizi, mūs vēl uzrauga datu valsts inspekcija. Tāpēc mēs ikdienā pievēršam ļoti lielu uzmanību, lai mūsu sistēmā dati vienmēr būtu korekti un vienmēr atjaunoti. Tomēr, pirms dodamies tālāk, tev jāsaprot ļoti svarīga lieta. KIB pats datus nelabo. Kāpēc tā? Skaties uz šo visu tā. Dati, kurus tu redzi savā kredītvēsturē, tie nav KIB dati. Tu redzi visus datus, kuri par tevi ir pieejami vienā vai vairāku uzņēmumu pašu iekšējās sistēmās. Un KIB tev parāda par tevi visu uzņēmumu datus vienā vietā. Tas ir ērti tev, un tev nav jāiet pie katra kreditētāja un jāsaka, tā teikt, es pie jums kaut kad aizņēmos vai esmu jums visu samaksājis. Vai arī man pie jums bija kavēts rēķins vai naudiņu saņēmāt, un vai viss ir samaksāts. KIB tev ļauj ērti savu informāciju redzēt vienā vietā, un tev nav jāsazinās ar katru uzņēmumu, lai saprastu, kas notiek ar tavām saistībām. Paskaties KIB sistēmā, tur būs atrodamas gandrīz visas tavas saistības. Par to, kā pārbaudīt, kuru uzņēmumu dati ir atrodami KIB sistēmā, par to citā video. Tātad tu lieto KIB sistēmu, redzi savus datus KIB, bet KIB tikai uztur sistēmu, kur daudz un dažādi uzņēmumi satiekās un iedod savu klientu datus. Visu šo uzņēmumu dati nonāk vienā vietā, un visiem tas ir ērti. Kā jau teicu, tev tas ir ērti, jo tu visus datus redzi vienā vietā, un uzņēmumiem ir tieši tāpat. Ja jāpārbauda kāda sava klienta, vai tā būtu fiziska persona vai arī uzņēmums, visus datus par savu klientu uzņēmums var atrast arī vienā vietā. Tagad, kad mēs saprotam, ko mēs tieši redzam, ir vienkāršāk arī saprast, ko darīt un kā rīkoties, ja datos tavuprāt ir kāda kļūda. Par kļūdām noteikti es negribētu uzskatīt, arī lūdzu jums par tādām lietām neuztraukties, kā piemēram par to, ka šodien kavēts rēķins tika apmaksāts, bet šodien tu vēl savā kredītvēsturē to neredzi. Tā nav kļūda, dati vienkārši vēl nav atjaunoti. Nepieciešams laiks. Vai cits piemērs. Šodien samaksāja savu kredītu vai veici kārtējo kredīta maksājumu, bet tavs kredīts vēl nav slēgts, vai arī nav izmainīta kredīta atlikusī summa. Arī tā nav kļūda. Tas ir tas pats. Visi dati tiks atjaunoti un tam nepieciešams laiks. Par to, cik bieži dati tiek atjaunoti, par to es pastāstīšu citā video. Tomēr, ja ir dati, kuriem tur nebūtu jābūt, piemēram, kredīts, kuru tu neesi ņēmis, vai parāds, par kuru tu neko nezini, un tāds tur nevarēja būt, tavuprāt. Par šādām lietām iesaku nekavējoties sazināties ar uzņēmumu, kurš norādīts kā datu avots. Tas, kurš par tevi šo informāciju ir ieziņojis. Jā, tieši tā. Tu savā kredītvēsturē vari redzēt, kurš tieši uzņēmums ir par tevi šo informāciju mums iedevis. Un katru kavēto līgumu un rēķinu. Ja tev neizdodas šādu informāciju atrast par kredītvēstures saturu, kas tur atrodams, kur tieši katra daļa atrodama, par to stāstīšu vienā no nākamajiem video. Paņem kredītvēsturi, konstatē, kurš uzņēmums par tevi šos datus ir ziņojis un sazinies uzreiz ar pašu uzņēmumu. Domāju, ka tā persona, kura atbildēs uz tavu telefonu zvanu, diez vai viņa varētu uzreiz izlabot tavus datus, bet pirmām kārtām tu noskaidrosi, vai patiešām tā ir kļūda. Iespējams, ka esi kaut ko sajaucis vai neesi pamanījis un patiešām sanāca palaist garām kādu rēķina apmaksu. Diemžēl var arī sanākt tāda situācija, ka taisnība ir, es teiktu, abiem. Piemēram, tu redzi, ka tavā kredītvēsturē ir jauns kredīts, kuru tu patiešām neesi ņēmis, bet kreditētājs apgalvo, ka tieši tu šo kredītu esi paņēmis un viņam ir visi dokumenti, kas pierāda, ka tu to esi izdarījis. Man uzreiz jāsaka, ka par nožēlu šādas lietas notiek reālajā dzīvē. Mums jau šķiet, ka ar mani tas nekad nenotiks. Viss, ko raksta presē par krāpniekiem un runā par to, tas viss notiek ar citiem, bet ne jau ar mani. Bet ja savus datus tu nesargāsi un ļausi sevi piemānīt, tad patiešām kāds krāpnieks var noformēt uz tevi un uz tavu vārda kredītu. Tādēļ ir vērts ik pa laikam pārliecināties, ka viss ir kārtībā un tu neesi iekritis krāpnieku nagos. Ja visus kredītus savā kredītvēsturē atpazīsti, visi super.
Bet, ja noticis sliktākais scenārijs, un tu konstatē, ka uz tavu vārdu ir noformāts kredīts, ko neesi ņēmis, tad pirmām kārtām sazinies ar kreditētāju, kurš šo aizņēmumu ir ierakstījis tavā kredītvēsturē. Nākošais solis, bez kura tu nevarēsi iztikt, tev būs jāvēršas policijā un jāraksta iesniegums par to, kas noticis. Tālāk, jo tas būs kopīgs darbs, kur policija pārliecināsies, ka tu patiešām esi krāpniecības schēmu upuris. Policija arī veiks pārunas ar kreditētāju, lai saprastu, vai tu patiešām esi upuris un pats neesi krāpnieks. Saproti, gan policijai, gan kreditētājiem abiem jābūt drošiem, ka tu pats neesi paņēmis šo kredītu un tagad nemēģini pasniegt sevi kā upuri, lai par kredītu nebūtu jāmaksā. Ja tev izdosies pierādīt, ka tu kredītu neņēmi, vai arī policija spēs atrast pierādījumus, ka tu esi krāpnieku upuris, tad tikai tad tu tiksi vaļā no ieraksta par šāda veida kredītu. Bet te vērš uzmanību uz to, ka tas nebūs ātri. Būs jābūt pacietīgam un iespējams, ka kādu reizi arī jāaiziet uz tiesu. Tāpēc sargi savus datus. Esi ļoti aizdomīgs uz jebkuru zvanu, kad tev zvana, un lūdz nosaukt savus personas datus, personas kodu vai pieņemsim internetbankas lietotāju vārdu. Vai arī lūdz tevi attālināt sevi identificēt. Es teiktu, 99 gadījumos no 100 noteikti tā būs krāpšana un mēģinājums izkrāpt tavus datus. Tavus datus var izlabot tikai pats datu devējs. Ja izdosies pierādīt, ka bija krāpšanas upuris, tad kreditētājs, protams, arī datus izlabos un tavā kredītvēsturē nepaliks nekāds ieraksts, ka bija nonācis šādā nepatīkamā situācijā. Tātad, ja konstatē, ka dati neatbilst tiem, kā tavuprāt, tur būtu jāizskatās, atrodi savā kredītvēsturē to uzņēmumu, kurš tavuprāt ir norādījis kļūdainus datus. Sazinies ar šo uzņēmumu, vai nu uzņēmums tev pamatos, kādēļ dati ir tādi, kādi tie ir, vai arī piekritīs tavam viedoklim un datus izlabos. Dati, protams, uzreiz neizmainīsies, jo tam nepieciešams laiks. Tomēr, ja kāda iemesla pēc neizdodas sazināties ar datu devēju vai arī vēlies uzdot jautājumu par saviem datiem, tad vislabākais veids ir rakstīt mums uz e-pastu info@kib.lv. Ja raksti mums e-pastu, raksti lūdzu no sava e-pasta, kurš ir tev jau piereģistrēts kā lietotāja vārds portālā manakredītvēsture.lv. Tas maniem kolēģiem ļaus jau uzreiz tevi identificēt un atbildēt uz taviem jautājumiem. Tas tad būtu svarīgākais par to, ko darīt, ja tev šķiet, ka dati tavā kredītvēsturē nav korekti. Es esmu Inters, un tu skaties KIB izglītojošos video. Tiekamies nākošajos video, un lai tev forša diena!